Labdien! Šodien es te gribēju uztaisīt diezgan īsu video pār objektu radīšanu šobrīd konkrēti Unity vidē, bet principā šis princips ir izmantojams arī gan Unreal Engine, gan Godot. Kā mēs radām objektus? Ja? Tātad, Unity tas ir diezgan vienkārši izmantojot funkciju instantiate, mēs vienkārši varam uzradīt kaut kādu jaunu objektu. Tātad šobrīd es vienkārši uztaisīšu mazu mini scēnu, kaut kādu, burtiski vienkārši paņemšu kaut kādu kubu. Nolikšu tā, un pieņemsim tagad mēs, ja gribam noklikšķināt uz šī te kuba, mums ir jārada kaut kāds objekts, ja. Principā es vienkārši uztaisīšu jaunu folderīti priekš prefabiem, prefabs, ja. Ko es tur uzrakstīju? Prefabs. Ja? Tātad, un uztaisīšu vienkārši objektiņu, pieņemsim sfēra, kāpēc gan ne, kas man būs objekts, kuru es gribēšu radīt. Ja? Tātad vienkārši uztaisu šo te objektu, ja? Un nolieku viņu to šeit. Ja? Principā parastā metode, ko mēs darām, ja, tā ir tātad uzrakstam jaunu skriptu, pieņemsim spawner. Tātad spawner, lai ir kārtība, uztaisīsim folderi skripts. Tā, šo ievelkam, protams, pie skriptiem. Tātad šis te kubs mums būs tātad spawneris, klikšķinot uz to, mēs radīsim mūsu prefabu šo te sphere, ja? Protams, es uzrakstīšu ātri šo te funkcionalitāti. Tātad mums ir vajadzīgs pats prefabs. Šoreiz es izmantošu vienkārši prefab un vienkārši izmantošu ātru metodi on mouse down, kurā es radīšu šo te prefabu. Ja? Tātad vienkāršākā metode ir, protams, šī te mēs radām šo te prefabu, mums gan vajadzētu kaut kādu pozīciju, lai tur neņemtos ar visādām spēles pozīcijām. Es vienkārši uzrakstīšu transform position. Ja? Tātad šis būs tātad prefab position, ja? Tātad, un pirmkārt, tātad šeit mums ir jānorāda, tā, mēs te varam norādīt, tātad, lūk, šī metode, tātad pozīcija un rotācija, ja? Tāpēc mēs šeit ņemam prefab position, komats, prefab position, rotation. Tātad sakompilējās un tad man ir kubs, prefabs, mēs paņemam šo te prefabu, attiecīgi prefaba pozīcija. Es te vēlreiz atgādinu, es nemēģinu uztaisīt kaut kādu super pareizu, vērtīgu kodu, bet vienkārši parādīt dažādas metodas. Šo te prefabu pozīciju un noklikšķināt, ja, mēs redzam, ja, ka šajā pozīcijā tiek radīts attiecīgi šis te objekts. Tā,
Jā, tātad šī te metode ir tā visvienkāršākā metode, ko mēs varam izmantot un arī attiecīgi izmantot. Metode ir laba, jā, mums ir jārada 1, 2, varbūt 5 objekti, bet pēc tam sākās jau savu veidu problēmas. Jā. Tātad šeit es vēlreiz uzlikšu šo te spaunu objektiņu, ja tikai lai viņš būtu. Ja, tātad, principā, pirmkārt, ja objekts ir ļoti vienkārši, protams, šī spaunošana notiek ātri, vienkārši un tā tālāk. Ceļš, ja jums objekts vairāk nav jāizmanto, pareizāk sakot, tas vienmēr paliek tur, pieņemsim, attiecīgajā scēnā un tur tiek parādīts. Bet ja jums ir situācija, kurā jums šie te objekti ir jāizmanto vairāk kārtīgi, varbūt dažādās pozīcijās, ja, tad jums tur katreiz ir jātaisa kaut kādas savas pozīcijas. Ja. Otrakārt, šis te instantiate ir ļoti dārga operācija. Dārga operācija ar to, ka tā aizņem ļoti daudz procesoru laika un līdz ar to patiesībā viņa ir ļoti neērta. Tāpēc ļoti bieži, nevis bieži, bet principā iesakamā, ieteicamais veids, kā izmantot šo te objektu radīšanu, ja, tā, es te bišķiņ, ne tur ievilku. Tātad, pieņemsim, ir objektus preradīt. Ja? Tātad mums ir šie te objekti, kuri ir iepriekš jau nodefinēti, ja? Tātad, un mēs attiecīgi tos paslēpjam, ja, scēnā, un attiecīgi mūsu spawnerī mēs tos tikai enablojam. Ja? Tāpēc šeit es noslēpšu šo te pozīciju un pieņemsim, mums ir objektu saraksts, ja? Tātad list, šitas man vienmēr izdara nepareizi. Tā, jā. Tātad list of game object, prefabs, ja. Šis te man te nav vajadzīgs, ja. Tātad, un tātad vienkārši atkal es ātri uztaisīšu, tātad current ir 0. Tātad šeit, tad, kad ir pele, viss, kas mums ir jāizdara, mums ir jāņem tātad prefabs, tātad current, set active ir true. Ja? Tātad, lūk, šāda veida, principā, current plus, ja, un tā tālāk. Mums ir, lūk, šīs te objekts, ja, spawneris, un kurā mēs tātad nodefinējam šos te objektus. Ja. Tad paņemam visus 3 objektus un ievelkam, ja, tātad, lūk, šajā te mūsu objektā. Palaižam, notestēt, ja, ka tātad, kas mums te notiek. Ja, tātad pirmais objekts tiek radīts, parādīts, otrais un trešais. Tātad, kā jūs to izdarat, te vairs nav būtiski, ja, tātad, bet svarīgākais ir tas, ka objekts jau iepriekš ir predefinēts mūsu ainā. Mēs tam esam nodefinējuši jau pozīciju, rotāciju, visu ko mēs gribam, scale un vēl visādas īpašības, kuras mums tur ir nepieciešams. Attiecīgi mēs tikai to enablējam. Šī metode ir daudz efektīvāka. Tā ir gan vieglāk izmantošanā, ja, tad viss, kas ir mums nepieciešams, ir uzlikt šo te objektu un, protams, to
pirms tam nohaidot. To var arī automatizēt, uzrakstīt ar skriptu, ja, un tā tālāk. Un tad vienkārši mēs radām šos te objektus. Ja, un tātad otrkārt tā ir daudz efektīvāka, ja, šī te metode. Ja. Bet, kā jau es teicu, tātad šī metode ir laba, un šī ir iesakāmā metode lielākai daļai no šiem te objektu spaunošanas reizēm, kad tas ir nepieciešams, ja, tad izmantot šo te metodu. Kas te vēl varētu būt par nelieliem mīnusiem? Cik mīnusi, bet vienkārši jāievēro tādas lietas. Tātad, ja mēs rakstam kaut kādu skriptu, pieņemsim, es paņemšu, uztaisīšu jaunu skriptu, tātad lietas pavn, ja, tātad, un es ielikšu šo te skriptu prefabā, ja, tātad, un te ir tā, pieņemsim, tātad mums ir šī te metode start, ja, update man šobrīd neinteresē, update strādā kā parasti, bet funkcija start nostrādās tikai vienu reizi, tad, kad objekts parādās mūsu ainā. Pēc tam, ja mēs objektu enablojam, ja, tātad liekam tam būt aktīvam, ja, mūsu start funkcija vairāk neizmantosies. Tātad, ja jūs šeit esat ierakstījuši kaut kādu loģiku, tad tā loģika izpildīsies tikai pašā pirmajā reizē. Ja jūs objektu tātad reūzojat, tad tā neizmanto. Ja. Bet, principā, to ir viegli labot, izmantojot funkciju on enable. Lūk, šeit notiks, tātad šī funkcijas izsaukšana notiks katru reizi, kad jūsu objekts tiks enablots, ja, tātad parādīts jums scēnā. Ja, tātad tas ir lielākais, kā lai to saka, kas ir jāievēro pie šādas te metodes. Arī patiesībā pie tās nākamās sadaļas, ko es tagad gribētu ķerties klāt, tas ir pool managers, ja, arī tur šī te pati on enable metode strādās, un to vajadzētu izmantot. Tad, lūk, pool managers. Kam tad mums ir vajadzīgs pool managers? Šeit mums ir vienkārši, ja, tātad 3 sfēras, kuras mēs tur radām. Mums ir kaut kāds vienkārši masīvs, ja, kuru mēs tur varam menedžēt un tā tālāk. Bet kas notiek, ja mums ir vajadzīgs spawnot ļoti daudz, ļoti lielu skaitu objektu? Pieņemsim, tās ir kaut kādas lodes, raķetes vai vēl nezinu kas. Ja. Un tādā gadījumā jūs scēnā nevarat salikt visus objektus, ja, kas jums ir nepieciešami. Ja. Lūk, šeit ir tad tiek izmantot šīs te pool managers, kur es tagad šobrīd mēģināšu ātri uztaisīt, parādīt, kā ar to strādāt. Tātad, protams, vispirms mums ir kaut kāds, es vienkārši uzrakstīšu tukšu objektu, ja, tātad pool manager. Ja. Attiecīgi uzrakstīšu arī skriptu pool manageri. Ja. Varētu izmantot to pašu spawneru, bet, lai iet, tātad es nosaukšu viņu vienkārši par pool. Man slinkums tik gari raksts sakompilējās. Un noliekam pool manager šeit, ja. Tātad, un kas tagad mums notiek, ja? Tātad mums ir nepieciešams, tātad pool managers, pieņemsim, atrodas. Principā pool manager atrašanās vieta nav svarīgi, ja? Lai tā ir visa pa nulēm, ja? Jā, kāda tā ir, tas nav būtiski. Es atslēgšu arī kubu, lai viņš mums te šobrīd netraucē. Tātad, kas ir pool manager uzdevums? Pool manager uzdevums ir veidot daudzus objektus un izmantojot tieši šo te enablošanas funkciju, ja, tātad ne tikai instantiate, ja, tātad tas nozīmē to, ka ja mums uz ekrāna ir kaut kādi nohaidotie šie te objekti, tad pool managers izmanto šo te nohaidoto objektu. Ja mums visi objekti ir jau tā kā
atvērti, enabloti, tad pool menedžers vienkārši rada jaunu objektu, ja, un operē ar šo te jauno objektu. Tātad vispirms mums vajadzīgs pašam pool menedžerim, ja, protams, kaut kāds objekts, ar kuru mēs strādāsim. Es atstāju tā, kur mums te ir, kāpēc sorry. Jā, tā būs, pieņemsim, šī te sfēra. Tātad izvietoju šo te objektu. Nu, lai būtu bišķiņ tā kā interesantāk, pievienošu sfērai rigid body, noņemšu tam visādas šīs te funkcijas, jā. Varbūt, lai vēl interesantāk būtu, uztaisīšu materiālu, uztaisīšu tātad folder materiāls, jā, un attiecīgi uztaisīšu fizikas materiālu. Tātad tas ir šeit, nekā viņu nesaukšu, uztaisīšu viņam frictions pa nulēm, bounce, un es uztaisīšu kaut kādu 0,7, ja? Tātad, un attiecīgi šeit sfērai vienkārši piešķiršu šo te fizikas materiālu, ja? Tātad, lai nebūtu tik garlaicīgi, ja? Tātad, pastīsimies, kas mums tur notiek. Jā, nu kaut kā viņi tur nokrīt. Ja? Tātad, un lūk, tātad mūsu pool menedžerim tas, kas būs jādara, tātad jārada šīs te sfēras, patiesībā, kur mūsu kubs, patiesībā šeit uz tā paša kuba klikšķinot, es arī radīšu šīs te bumbiņas. Ja? Tātad, bet nevis vairs tur 1, 2, ja? Bet tātad katru reizi noklikšķinot mums vajadzēs radīt jaunu bumbiņu. Ja? Tātad pool menedžeris man patiesībā šīs te funkcijas nav vajadzīgs. Ja? To visbiežāk izmanto kā statisku klasi, ja? Bet principā tam labāk izmantot, ja, vienalga šo tā monobehavior, lai mēs varētu definēt, pieņemsim, kaut vai tos pašus prefabs. Ja, tātad. Nu, pirmkārt, mums ir nepieciešams, ja, tātad lists, tātad generic of game object, ja, tātad list, tātad tas mums būs prefabs, ja, to nosauksim arī par prefabs. Lūk, tātad šeit mūs saturēs mūsu objekti, ja, tātad kurus objektus mēs varēsim tātad radīt vai arī tātad pārbaudīt. Ja. Tātad šeit ir tā, ka principā jūs atradīsiet, ja jūs pameklēsiet pool menedžerus, ja, ir ļoti daudz visādu universālu pool menedžeri, kuriem ir sarakstīta tur tāda loģika, ja. Man patīk pool menedžers ļoti elementārs vispār, lai nebūtu nekas daudz jāraksta. Tāpēc es principā izmantoju tā, ka tīri teorētiski jūs to varat padarīt par serialized field, ja, un attiecīgi to arī ielasīt. Ja. Es parasti gan daru nedaudz savādāk. Es tajā pašā vienalga awake start, man patīk awake funkcija, ja, kurā es varu nolasīt tātad visus tos objektus, ja, kurus es šeit radu. Ja. Tas vienkārši ir, tā teikt, manai ērtībai, lai man nevajadzētu katru reizi radīt, ievilkt tur kaut ko, es aizmirsu, atkal pēc tam nestrādāju. Ja. Tāpēc es šeit ņemu vienkārši parasto for ciklu, tātad, kurā mēs nolasam transform child count, ja? Lūk šos te childus, ja? Tātad mēs nolasam visus tos childus, kas mums šobrīd ir zem šī te mūsu pool menedžeri, ja? Tātad šeit
mēs varam vienkārši prefabs, add, tātad transform, get, chilled, ja? Tātad tam nepieciešams game objects, ja? Lai mēs to varētu ielasīt. Lūk, tāda elementāra tātad funkcija, ja? Tad, kas nolasa mums šos te visus, tā teikt, prefabus. Tagad mums ir nepieciešama jau funkcija, ar kuru mēs izsauksim, ja, tātad šos te attiecīgos game objects. Kā jau es teicu, principā operēt šeit ir vieglāk ar statiskām funkcijām, tāpēc es arī šeit rakstu parasti static funkciju, ja, kas man atgriezīs game objektu. Ja? Tātad, un, protams, ka tā ir vajadzīga public, ja? Public static, nekad nezinu, kā labāk static public vai public static, bet nu labi. Tātad, get, nosauksim get pool, ja? Tātad, un attiecīgi mums būs nepieciešams kaut kāds, es parasti izmantoju string, ja? Tātad, ar kuru identificēt, ja? Tātad, un tas mums būs, ja tā teikt, šīs te nosaukums, ja? Kas ir šim te game objektam, ja? Tas prefabs, ja, sastāvēs mums šeit, bet pirms mēs tātad ķeramies klāt pie prefaba, mums tātad ir nepieciešams kaut kāds pool objekts, ja, tātad, kurā mēs saturēsim visus objektus, ja, kas ir jau radīti. Ja. Principā, tā kā man tie objekti varētu būt vairāki, ja, nevis viens vai divi, ja, līdz ar to šeit man ir vieglāk izveidot kaut kādu dictionary, ja, kurā es glabāšu šos te objektus. Protams, var vienkārši iet cauri visam transportam, ja, transformam, atkal ar get shield pārbaudīt, vai tāds objekts radīts un tā tālāk, bet tomēr vieglāk, ja, izmantot šo te dictionary. Un, protams, tā kā es izmantoju šeit statisko, tad arī šo te dictionary es izmantošu kā statisku. Tātad atslēga man būs key, ja, key būs tas pats, kas name, un otrs ir, principā šeit ir tā, ka parasti jau tomēr uztaisa, ja, tātad kaut kādu pool klasīti, bet pilnīgi pietiek, ja jums ir tātad list, saraksts, ja, no game object, ja, tātad lūk šeit, un atkal mēs, protams, šeit mēs radam, nosaukumu aizmirsu, ja, tātad pool, ir vienāds ar new, tā, lūk šādi, mēs te esam radījuši, ja, tātad, ko es te nepareizi uzrakstīju? Pool man nevar būt klases, pool, list, ja, pieņemsim. Ok, tātad, un tātad šeit man būs objekti, kuri jau ir radīti, ja, tātad, un attiecīgi es viņus tātad varu izmantot, ja. Te ir atkal, ja, tātad, principā pirmo reizi inicializējot, mēs jau varam aizpildīt arī šo te pool listu, pool list, kāpēc viņš neatrod, diviem o, pool list, ja, tātad add, ja, un šeit mēs ņemam vienkārši, ja, tātad šo te transform, izdarīsim tā, lai jau iet game object, g ir transform get shield i, tādā gadījumā, game object, ja, game object, tātad šeit mēs tad paņemam g, un šeit mēs pieliekam g name, ja, un attiecīgi new list, ja, new list, jā, tātad izveidojam new list, ok, tātad, un tad mēs ņemam pool list g
name un tagad add G. Jā, ok. Tātad šeit mēs pievienojam pie mūsu prefabiem, šeit mēs pievienojam tā kā šo pašu objektu, ka mēs to varam arī izmantot. Te gan ir tiešām jāskatās, ja, vai jūs gribat izmantot jau to objektu. Dažreiz tas ir vajadzīgs, dažreiz tas nav, tas ir atkarīgs no jums, bet princips, jā, tad vienalga šo te pool listi jums ir jāizveido, lai būtu saraksts. Jā. Tagad mēs gribam nolasīt, ja, mēs varam iet cauri šim te sarakstam, ja, tātad for each, pieņemsim, ja, tas būs vienkāršākais. In pool list, ja, tātad šajā gadījumā name, ja, te mēs vienkārši ejam cauri šīm te sarakstam ar game objektiem, ja, tātad, kur mēs šo te pool list tātad pārbaudam, ja. Un šeit mēs, tātad, te mums aizmirsta viena figurālā iekava, tātad pārbaudam, ja, tātad if G active in hierarchy, ja, tātad mēs neko nedaram, bet vienkārši turpinam meklēšanu, ja. Savukārt, ja mēs esam atraduši, tātad šīs te objekts nav aktīvs, tas nav vēl izmantots, mēs vienkārši atgriežam šo te objektu. Tātad, un vienkārši izējam ārā no šīs te funkcijas. Savukārt, ja mums šī te objekta nav, attiecīgi šīs te game objects ir jārada, ja, tātad game objects GO ir vienāds instantiate. Attiecīgi šeit mēs lasīsim jau no šī te prefabs, ja, tātad mums te gan ir pirms tātad jāatrod, ja, tātad game object, prefab, ja, ir vienāds ar tātad, jā, šito arī mums ir jāpārvērš par statiku. Ja, tāpēc jā, arī ir šeit. Un šeit mēs tātad prefabs find, ja, tātad, kā te bija, nepareizi, šis te, tātad name ir vienāds ar name. Tā, kā te bija? Man likās, ka šādi. Figurālās iekavas mums tur nevajag. Tātad, lūk, šādi mēs atrodam šo te prefabu. Protams, ka atkal normālā situācijā jums vajadzētu pārbaudīt, vai šīs te prefabs vispār tur ir un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs uzticamies, ka tas būs radīts, noteikti eksistēs, ja mēs nekļūdīsimies viņu izsaukt. Ja, tātad mēs radam prefabu. Tālāk mums ir pozīcija un viss kaut kas, bet šobrīd mums pilnībā pietiek ar šo te instantiate prefab, ja, jo mēs vienkārši šo te objektu radam un atdosim mūsu pieprasītājiem šo te game object, lai viņš dara, ko ar to vēlas. Vienīgais, ko mēs varētu izdarīt, ja, tas ir nodefinēt arī statisko mainīgo, kas būtu transforms, tas ir parent. Ja. Tas ir tikai un vienīgi, tātad parent ir vienāds ar transform. Ja. Tātad tas ir tikai un vienīgi ērtības labad, ja, lai kaut kādā pārbaudas brīdī editorā tas netraucētu spēles laikā, tam principā nav īsti būtiski, kur jūs to radat. Ja? Tātad, un atgriežam šo te objektu, bet, protams, pirms tam mums tas ir jāpieliek attiecīgi šīm te pool list name,
Ja, tātad pool is name, add, go. Un tas, ko es aizmirsu, protams, ir vispirms mums ir abi divi objekti, gan šis, tātad g.set active true, un attiecīgi šeit arī go set active, kāpēc šis laik grib falsa piedāvāt true? Lūk tā. Tātad vēlreiz jāpārliecinās, vai mēs visu tātad izdaram pareizi. Ja? Tātad pārbaudām, vai mums nav mūsu pool listā objekts jau radīts, ja? Un attiecīgi šis te objekts var tikt tātad reūzots. Ja mums tādu objektu nav sarakstā, tad mēs atrodam attiecīgo prefabu, attiecīgi to instantiētojam. Ja. Protams, ka mēs varam izveidot funkciju ar attiecīgiem parametriem, kurā pozīcijā mēs to gribam radīt un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Nu, tas ir vairāk tikai jau ērtības ziņā, ja, un tā tālāk. Tas, ko es gribēju nedaudz, ja, tātad atgriezties pie šī te spawn skriptiņa, ja, kuru mēs tātad, tas ir mūsu objekts, ja, tikai un vienīgi, tā, lai mēs varētu pārbaudīt, ja, mēs paņemsim šo te onEnable funkcijā, pateiksim, ka pēc, pieņemsim, 3 sekundēm mēs šo te objektu iznīcināsim. Ja? Tātad izmantosim šeit vienkārši invoke funkciju, uzrakstīsim vēl vienu funkciju void, void, teiksim, disable spawn. Ja, tātad šeit mēs vienkārši game object set active false, beidzot, es varu izmantot, ja. Tātad, un šeit vienkārši name of šīs te disable spawn, attiecīgi cik sekundes, pieņemsim 3 sekundes, ja, tad mēs pēc 3 sekundēm vienkārši disablojam šo te objektu, ja. Un šeit ir, ja, tātad šis te atceramies, ja es pieņemsim šo te funkciju ielikšu startā, tad tā izpildīsies tikai vienu reizi un vairāk nekad netiks izsaukta. Savukārt onEnable katru reizi, kad mēs enablosim, katru reizi tīri teorētiski pēc 3 sekundēm mums vajadzētu parādīties mūsu objektam. Protams, ka pats pēdējais, kas ir jāizdara, ir šīs te spawn objekts, ja, tātad on mouse down, iepriekšējos es visus aizslēgšu ciet, ja, tātad, un tas, kas man ir jāizdara, es vienkārši paņemšu tātad game object, game object G ir vienāds, tātad pool, get pool, ja, un tātad te man ir attiecīgi jānorāda names, kurš ir būs, ja, tātad šajā gadījumā, tas saucās sfēra. Protams, ka tas var būt jebkurš cits nosaukums un tā tālāk. Lūk, un šeit tad jau es varu nodefinēt šo te pozīciju un visu pārējo, ko es gribu ar šo te objektu darīt. Ja, tātad vienkārši paņem kaut vai G transform set position and rotation, ja, tātad man būs prefab position un prefab rotation, ja. Tas ir, es vienkārši to daru, ja, un tātad vienkārši nolieku šo te objektu, kur es gribu. Tā, tas sakompilēsies, jā, pārbaudīsim, kur ir mūsu tātad šī te spawn pozīcija, tā būs, pieņemsim, šeit kaut kur, paņemsim bišķi objektu šeit, ja, tad šeit arī, ja, pirms tam neaizmirstam nohaidot šo te sfēru. Ko, mēģināsim skatīties, skatīties, kas tad mums ir sanācis, sakompilējās, ja, un attiecīgi mēs te
radām šos te objektus. Ja katru reizi klikšķinot, mēs redzam, ka tātad mums tiek radīts jaunas sfēras. Pēc 3 sekundēm tās tiek nodisablotas. Un tagad pie klikšķināšanas mēs jau izmantojam jau esošos objektus. Tātad mēs neradām jaunus. Tātad mēs varam, ja mēs atkal ar to klikšķināšanu pārsniegsim, es pārsniedzu jau to skaitu, tātad attiecīgi tiek radīti jauni objekti. Lūk, tas ir šis te piemērs, tātad visvienkāršākajiem pool menedžeriem. Protams, attiecīgi, ja es tagad uztaisīšu jaunu objektu, tātad sfēra 1, tad attiecīgi pie izsaukšanas, šeit es pielikšu sfēru 1 un attiecīgi man radīsies, šis te otrs objekts. Tad lūk, šāda te ļoti, ļoti primitīva funkcija, ko mēs varam radīt, lai pātrinātu šos te pārbaudīt visus šos te metodus. Protams, šī te nav vienīgā metode. Tur var rakstīt ļoti sarežģītus, tur, teiksim, mehānismus, kas tur izpildās, pieņemsim, automātisku pulu haidošanu, tur vēl visādas lietas un tā tālāk. Bet šis ir tāds tā kā primitīvākais, ļoti ātra metode, ļoti vienkārša metode. Tā kā tālūk, tad vēlreiz atgādināšu, centieties izmantot pēc iespējas visur, kuru var šo te enable vai disable metodi, tad arī objektu iznīcinot, labāk neizmantot destroy, bet vienkārši disablot. Pat ja jūs objektu vēlreiz neizmantosiet, vienalga ātrāk būs to vienkārši nodisablot, nevis taisīt destroy. Kaut kādā tur garbage funkcijā pēc tam varat nodefinēt, ka jums tas ir jāiznīcina šis te objekts. Tad šo te projektu es nokomitošu, ielikšu tātad savā GitHubā, links attiecīgi būs descriptionā. Tātad, paldies par uzmanību un lietojiet šīs te lietas. Kā jau es teicu, tas nav tikai priekš Unity, Unrealam būs ļoti līdzīgi. Protams, savādāk nedaudz uzrakstītu funkciju, bet principā tas pats. Visu labu!